pēc dažām dienām, bet nu skaidrs, ka tur arī ir izteikti favorīti. VF Ginters ar driblu tuvojas grozam, izdara metienu, un tas ir precīzs Ginter. Nu, Raimons Helmans vienlaicīgi laukumā, divi tādi izteikti garāgal spēlētāji, bet kāds slam dunk izdoda. Ginters, spēlētājs, kurš noteikti jāuzmana perimetrā, un to viņš arī apliecina. Piespēlē Vīksnem, Vīksne izspēlē bumbu ārā no stūrmetiens Bērziņam, un tas ir precīzs. Zotovs pats izšķirs par tālmetienu, un to realizē Nikolais Zotovs. Zinēja, ka kļuva par Latvijas vicečempionu ar VF un Ventspilu pie lielāka spēles laika. Viņš tika Liepājā, bet tagad veido aizsagu Zotovam. Zotovs vēlreiz no līdzīga punkta, un vēlreiz precīzi Nikolai. RSU aizsardzībā. Toties uzbrukumā gan uz soliņu, un vismaz pāris no starta piecnieku spēlētājiem būtu jābūt laukumā. Visi, bet dara to neprecīzi. Zotovs divreiz trāpīja no tālens un trāpa arī trešo reizi. Skuji piespēlē uz mālu, Šulcs no tālens met precīzi. Piedāvā Ginters pret Helmani. Izšķirs par tālmetienu, un to arī realizē. Šādus tālmetienus pie Zeļiem, Skuja. Un šeit lielisks pārējais uzbrukums Zeļis. Minūtes otrajā ceturdaļā. Nu, un ar visu to šobrīd RSU joprojām ir cīņā, un ne tikai cīņā, bet arī vadībā. Pēc tam bumbu grozā, to viņš arī paveica, bet bumbu grozā no pār laukumam. Helmans piedāvā aizsargu, saņem bumbu, un to vieglītēm ieliek. Gadus vecs, un, protams, viņam šī ir lieliska skola. Ginters no tālens ir precīzs! Minūtes pārtraukumu dodas uzbrukumā. Tieši viņi pieprasīja šo pārtraukumu, un uzreiz pēc tā arī tādu Bērziņš! Bērziņš ietriec bumbu grozā no augšas! Precīzi. Bērziņš. Uztālais metiens pēc dribla ir sekmīgs. Autu. Varētu teikt, ka ļoti labi pielāgojušies šim noteikumam. Vēl samazināt līdz 12. No tālienes met Bērziņš nekļūdīgi un panāk plus 15 šajā spēlē. Un šajā astoņdaļfinālā 10-7. Zeļi droši iesoļojot.